Nu, visi sveicināti mūsu sezonas noslēgšanā. Mēs esam draudi indīķi, atbūstam kādu stundu pusotru atpakaļ. Jau tumšs, kāds laiks, laikam 8 ar kaut ko jau ir, varbūt pat 9 jau. Iemet ātri makšķeris. Tagad varbūt pāris mums uzbraušu uz nakti un viss. Tāpēc, tagad jau baigi nekud arī nevar redzēt, tāpēc šodien tāda nakts vienkārši būs eksperimentālā. Sen mums nebija izgājuši jauni video, diemžēl, jo vasarā nesenās tik daudz arī safilmēt, ka es pirms tam arī teikšu video, kas tad ir šeit topē izlikšu video, kas pagājušajā skatieties. Nebija, lai tik daudz arī laika, diemžēl, šovasar, bet, nākamā vasarā cerams, ka būs vairāk, tāpēc šādi mēs noslēgsim sezoni, Karpcopē varbūt aizbrauksim kādu dienu uz Lielupi, iespējams. Neko nesolu, bet iespējams. Tagad mums, laikam, uzjauksim kādu marībiņu, un tad uzpambosim, tad jau sāksim mūsu 48 sesiju uz draudzi indīķu. Tātad mums jau parībiņu kaut startiņām. Te pa īsam bišķiņ sakošos boiliņus. Saviņu pieteiksim klāt smacināto tiģeri, tas ir CC Moore XXL tiģerieks melnais. Tas malcināts. Pieteiksim viņu klāt. Un bišķiņ. Pieliksim klāt peletes. Peletes. Kāds 3 sauņus un vēl dinamīta BCF1 peletes. Nē, tas kāds bija garš. Tāds zeltenās, ka bija. Šitāds te. Neredzēsiet. Arī kāds, laikam, 2 sauņus. Samaisīsim visu tagad. Bols man ir Shimano TX1 Tiger Nut un vēl bija Carbtek Dynamite Baits Scopex and Vanilla. Šitāds boiliņš. Izstās diezgan labi. Ja kaut kas mazāks ir, kaut kāda lielāka gabala arī. Pieliksim klāt kaņepīti. Vienu kādu, nezinu, kam vienu lāpstiņu. Arī to. Kāda smarža? Jā, smarža garšīgi ļoti. Tā, un barība ir sanākusi. Jūs redzēsiet. Jā, plus mīnus kaut kas šāds te smuks sanācis. Pirmā zivtiņa ir, to viņas laidīsim vaļā. Ko mums pirmā mūsu rīta zivs. Tikko mums noravās kāda varbūt lielākā karpiņas varētu būt. Šito mēs nosvērsim. Laidīsim vaļā. Mums ir vēl kopumā nošķerts 4 zivs, viņas stāv tīkliņos visas no nakts. Tās mēs vēlāk nosvērsim, palaidīsim vaļā. Kas šitā? Viens 1,9. Laidīsim vaļā. Pēc nakts copītēm mums bija jāuzbaro. Uzjauc barību viņam. Būtībā tādu pašu.
Neko nemainīju. Tikai pieliku klāt čete kukurūzu ar kaņepi. Pavisam bišķiņ pielikam klāt šitā te maisījumu. Un sanāca šādi esmu arī viņa. Tajās pombosim un gadīsim lielās karpas. Nu, ko mums tagad jāparo zīvtiņi ar mūsu spombu un cik mums kopumā bija par šito nakti. Kādas, man liekas, bija 10 copas un 6 zivs mums krastā. 11 copas un 6 zivs krastā. Tagad, es domāju, uzbarosim bišķiņ to barību. Un tad vēlāk jau ko domāsim. Iesim pametāsim spinningu vēl. Skatīsimies, kā būs pēc laika. Pēc it kā laiks silts. Bet tagad atkal mums parādījies vējiņš ir. Nu, ko izvilkām? Vēl vienu karpiņu. Nosvērsim, laidīsim vaļā. Nu, cik tik? Es domāju, kāds kilo ar pusotras varbūt būs. Nav liela, bet vismaz kas interesants notiek. Viens 1,7 kilogramu. Un tuņās laidīsim vaļā. Es ūdenies ar rīku. Tad mums iegāja maksim. Es tikko kavējā. Zem. Maksim, pacel. Maksim šito pacel. Pagaidām mums iet visi diezgan labi. Mums ir jau 13 copas, jā, un mums ir 6 zivs krastā. Tas diezgan patīkams rezultāts. Tātad ejošās pagaidām mēsnes man ir Dynamite Baits Wafters komplekss T. Pagājušajā reizi viņam arī man te ļoti labi strādāja. Un paldies NGT Latviju par dāvaniņu. No Boilie Lab Megalodons. Arī ļoti labi strādā. Lielākā daļa no zivīm ir uz šo boilu tieši. 10-13 mm izmērs. Un tad pēc arī pateikšu, kas man stikos uzreiz ir. Stikos es jaucu klāt TX1 Shimano Tigerex pellets. Boilas atvainojos. Un tālāk es esmu pielicis, man ir... Tā, kur bija? Nekur. Tās pellets, abu divu veidu, ko esmu lietas klāt barībā. Tas ir parastās pellets. Tas man ir no berga dīķa vēl copas palikušas. Un vēl man ir F1 Dynamite Baits pellets. Visu. Un vienu lietu es pieliku. Tā eksperimentēju pielikt tādu te bišķiņu gatavu stikmiksu. No Dynamite Baits Tigerex garš. Ieliku šito un vakar jau šito te ņāmiņu karps atsaucās pat bez barošanās. Tāpēc pirmā copa man bija pēc pusotras stundas, kad es iemetu makšķerus. Tagad ir parādījies diezgan tāds stiprs vējš. Es teiktu, ka baigi netraucēs. Baigi netraucēju, jo nevar baigi normāli pārmesties. Diezgan stiprs vējš. Es ceru, ka pēc pāris stundām viņš palika bišķi mierīgāks. Un dzīves atkal aktivizēsies. Tāpēc pagaidām kaut kādas copas bija. Nesen izlikām vienu karpiņu arī, cik tur bija
Neatceros jau, būs jāpastās video, cik tur bija beigās svars. Bet kaut kā tā. Tāpēc vakarā mēs uztasim gaļiņu, un tad jau redzēsim, kā būs. Parādīšu jums vispār, kā te viss izstās. Kur blakus mājiņa ir vieta, kur var novietot mašīnu. Ejam tālāk. Smuka terasīte, liela. Šeit ir sapdielis, ja atbrauc vasarā, var bija paņemt sapdieli arī pabraukāt ar viņu. Vēstis te viss ir. Šeit mums tāda smuka terasīte, liela. Tur mākšķrīts, tas iemeties tur. Šeit ir mūsu mājiņa, šeit ir ārā mums galdiņš. Šeit es strādāju pagaidām. Pāvadiņas, barībiņas, visāds un tā tālāk. Šeit mēs cepam gaļiņu. Un šeit arī vēl var iegādāties pie saimniekiem. Malku, ogles un šķidrumu, pat ūdens arī ir. Vai arī cenas. Es ceru, ka dēļ vēja var man dzirdēt. Pādīšu, kā jums izstās mūsu māja iekšā. Šeit ir divāniņš. Šeit mums ir mans visāds. Šeit ir silts kamīns. Vakar sildījāmies. Šeit arī virtuvī tāda laba. Man patīk tas, ka virtuvē šeit ir viss piedarām, ko vajag ir. Pat kārtas ir, kur uzspēlēt. Leduskapis, saldēto viss ir. Šeit pirmā guļamistaba un otrā guļamistaba mums ir augšā. Parādīšu jums arī. Redz, kur šajā te. Bet, es guļu pie kamīna, jo šeit var ātrāk nokļūt pēc copas, ja būs panākt copa. Pēc šā te kaut kā mums ir tās mūsu mājiņa. Tā, ko nosvērsim mūsu zivtiņu. Svāri pa nulēm. Tā. Draugi, vēl viena cope. Ej, te nost. Tā, pēc sajūtām. Wow, kā viņa smuki cīnās. Tā. Esmu viens, tāpēc būs diezgan grūti. Tā. Esmu viens, ja vecāki atbrauc uz veikalu, būs diezgan pagrūti būs izlikt ārā. Nekas. Cīnīsimies un vilksim ārā zivtiņu. Duplets. Tā, skaņa ierakstās super. Duplets. Priecīgs. Vējš nereāls, bet zivs copē. Tās ļoti labi. Vecais kāds vēl nav tik jaudīgs. Vecās pola. Vecais komplekts manējais. Kā pumpē, smuki kārtīgi. Es jau bišķi nosolu. Bišķiņ salstu pat. Tādā laikā. Tā mūs jau karpa matracītu laikā. Tā, kur ir? Paiesim bišķi turien. Kā es ceru, ka jūs redzēsiet kaut ko. Te man jāpaņem zivs no šīdās puses jāņem. Ja tu nos tas veids tik traucē. Tā, kur ir? Mana sapņu zivs. Tā. Šitā jau smukāk ir, draugi. Ne, tikai ne trešā lūdzu. Ne tagad. Ai, izgāja ārā. Ir. Draugi, ir.
priecīgs. Šitā būs pagaidām lielākā. Smuku mamma. Tā, nu, pēc ātri. Un tad, lai stāv te uzturmā. Šeit bija 500 kg, man liekas. Palaidīsim vaļā šajā te uzreiz. Aizpeldēja jau, ja? Aizpeldēja. Un palaidīsim to lielo karpiņu šeit. Tā, nu šito jau būs ritīgi. Šito laikam ielikšu tīklā, atbrauks vecākais, tad smuki arī nofočēšos. Tāpēc copējām un gaidām vēl copas. Un ko izlikām mums vēl viena karpiņa, šajā te liela smuka nodezinficējam jau lūpiņu. Nosvērsim uzreiz. Nofočēsimies un laidīsim vaļā. Paņēmu uz atkal uz megalodonu boilu. Nekas nemainās mums. Un sanāk, tad 4 kg viņus var. Tas nav diezgan savs soma, bet 4 kg. Tātad laidīsim vaļā, svār 4 kg, safočējamies. Visu smuki izdarījām, tad laidīsim vaļā. Pagaidām lielākā sesijas zivs. Nosversim vēl to, kas noķer pirms tam, varbūt tā būs lielāka. Aizgāja. Ir, viņa sēž. Ir zivtiņa. Šitā ir komplekss T-boila, man tas stāv. Šitā nav liela. Jūtās, ka mazāk ir. Ir. Un ko ir vēl viena mūsu karpiņa, ko mēs tikko izvilkām atkal. Maziņa. Daudz nesvērs, bet kāds tam atkal 1,5 kg atkal būs. Nu, 1,5 kg, kā arī es teicu. Laidīsim vaļā. Aizpeldēja. Un ko mēs vilksim ārā mūsu pirmo nakts zivs. Mums kopumā ir 4 nakts zivs. Tagad parādīsim visus, izliksim ārā un palaidīsim vaļā. Pirmā. Tā. Es domāju, šeit kāds pat kilo varētu būt, nevairāk, man liekas. Diezgan tāda maz karpiņa ir. Ne jau atkal. Tā, nu. Ātri. Mums soma svēr tagad kāda grami 900, laikam. Kur tā plus mīnus.
Svērsim. Jau 300 karpiņa laidīsim vaļā. Šitā bija mūsu pirmā nakts zivs. Nē, tur. Tur topos, laikam, viss, paldies. Aizgājas mukā. Mūsu otrā nakts zivs. Šitā, man liekas, bija kaut kur pusdivos, laikam. Kaut ko tādu laiku. Tā. Arī kāds kilograms ar kaut ko, es domāju. Varbūt pat arī lielāka šitā būs. Tā, nu, svērsim. Nosvērsim uzreiz arī palaidīsim vaļā. Pa nulēm svari. Un tad šitā mums ir baigi šļaktās viņa. Un tad kaut kur 1,9. Laižam vaļā. Citu pusi. Mūsu jau trešā nakts zivs šitā ir. Kaut kur neaizpildīt tālu. Kur ir? Viņa bija kaut kur ap 2, man liekas, naktī. Un tad pēdējā mūsu nakts zivs bija kaut kur 2:30 jau. Atkal svērsim. Cik ir? Nu, 2 kilo. 2 kilo. Laidīsim vaļā. Aizpildēju ātri. Tātad mūsu šitā būs pēdējā nakts zivs. Un pēc tam būs iespējams mūsu, nezinu. Man tā liekas, ka tā varētu būt lielākā karpa pa šito sesiju. Kur ir? Te, nē, pagad, te varbūt, jā. Kaistiņi tā sasēja. Interesanti. Lielā karpa draiskuļojās. Tā, taisam vaļā. Šitos maisos karpa var uzglabāties līdz pat 3 dienām. Vajag labi maisi ir šitie. Tā. Atkal svaram. Viens 1,8. Laidīsim atkal vaļā.
aizgāja. Nu ko, no reku iespējamais mūsējs Big Fish. Es tā ceru vismaz, ka tas būs Big Fish, jo pēc saitām tā ir, man liekas, lielākā zivs. Varbūt, kad kādi 5-6 kg jābūt viņai. Tā. Nu. Welcome. Šitā ir tā, ko es vilku viens, bez palīdzības un izvilku beigās. Smukās lielās poguļu karpi. No šitā mēs vienās nofučēsimies smuki un tad laidīsim vaļā. Pučējām šito smuko zivtiņu. Tagad mēs viņu nosversim. Es ceru, ka tas būs rekords pagaidām. Tā. Svāri pa nulēm un sveram. Nē, nav. Arī 4 kg. Vēl vien. Nu ko? Mūsu barība būs. Jauksim aklu barību. Barosim mūsu karpiņas. Sanāk, sagriez boiliņas, tīģerieks, skopeks, ananās banānu un meliņu ģins. Boiliņas. Sakrušotas, pusītes, ceturdaļiņas veselas, kādas arī ir. Nu ko, sāksim miksēt. Pielisim klāt uzreiz peletes. Tas labi strādā man šeit. Kāds, 3 sauņas laikam, jā. Un var vēl vienu. Un vēl tās F1 peletes saldās. Kādu 1 sauņu laikam. Šitā te. Tālāk mēs uzliksim. Izbersim virsū. Pazmazāt tīģerieks, ko pirms tām jau liku. Ātri. Atstāšpēsim bišķiņu, mēs varbūt, domāju, vēl mēs bišķi uz nakti tam uzbarosim, vēl atstāsim šitik te. Tālāk, mums ir sēkļu miksiņš šitāds te. Ar old school. Ar kukurūzu ar kaņepi, ar zemiņu garšu skaitās tas. Un tās viņš smuks un smaržo diezgan labi smaržo un labi izstās. Un vērsim iekšā. Domāju, ka šitik te mums pagaidām pietiks laikam. Jā. Un pieliksim arī klāt kaņepi, lai mūsu zivtiņu nepārbarot uz punkta, lai viņi uz tā turētos un barotos. Kaņepi, kā parasti es varu pats viņu mājās, kas nemainās. Vienam vēl vienu kaut ko laikam sauņu šitā te. Nu viss. Paliek tikai mums šito visu pārliet ar tīģerieka sirupu. Mūsu karpa smukā barībiņa gatava. Iesim barot. Ko es pieaucu to tīģerieka sirupiņu. Tagad mēs barosim. Vienīgais, kas aizmirsis. Ko es esmu aizmirsis, ir tas uzpirkstens to sekundīgi paņemšu un tad barosimies. Kur ir viņš? Paņemam. Lūdzu kapucīti, jo puš nepatīkams tāds bišķiņu vējiņš.
mikrofonu laikam palikšu bišķi. Lai jūs man varētu labāk dzirdēt. Šitā būs labi. Un ko tad sāksim barot? Šito barību man dzīves atsaucās diezgan labi. Pēc šitā barībiņa. Tas arī tais. Plus mīnus līdzīga barība man bija pagājuši gadu arī. Tāpēc neko mēs baigi neeksperimentējam šajā dīķī. Izmantojam to, ko mēs jau zinām, kas pārbaudīts. Vienīgais, kas man ir tik tas vējš ir. Vējš bišķi tādu diskomfortu dod. Bet, nu, uz vakaru višķi vēlāk, pāris stundām, es domāju, ka vējš paliks. Mazāks nebūs tik stiprs un būs patīkamāk atrasties ārā. Tā. Pirmais pompiņš ir. Tādā tempā es pagaidām arī barošu. Un tad būs kaut kādi jaunumi, tad jums uzreiz padošu informāciju. Kas ir jauns tāds, varbūt, ko es neesat redzējuši vai dzirdējuši. Tāpēc tagad mēs iebrausim visu šo barību, ko es samaisīju. Un tad mēs jau nākam tuvākā laikā uztaisīsim gaļiņu, uzcepsim, paēdīsim. Un iespējams arī kādu, es tā ceru, un visdrīzāk mēs noķersim arī kādu zivtiņu šī laikā. Tāpēc tiekamies nākamajā kadrā.
Nu, ko skatītāji? Tā arī noslēdzās mūsu pēdējā karpa topa šī gadā. Diemžēl vairs topā mēs nekur vairs neesmu braukājis pēc šīs topas, tāpēc šī būs pēdējā topa mana kanāla. Tad jau laikam es teiktu, ka mēs tiksimies nākamajā gadā, nākamajā sezonā, kur es safilmēšu kaut ko jaunu. Varbūt pa ziemu kaut ko safilmēšu, bet jums atkal neko nesolīšu. Tāpēc tiksimies jaunajā gadā jau drīzāk.